Raimonds Brīdaks mums uzdeva tik daudz jautājumus, ka vienā reizē uz visiem neatbildēsim. Bet kā un cik ilgā laikā hokeja laukums pārvēršas par basketbolu, to gan izstāstīsim. Šobrīd karstākais Dinamo komandas snaiperis Lauris Dārziņš vēl nav paspējis savus pēdējos vārtus iemest, kad Arēnas Rīga darbinieki jau ir gatavi noņemt tīklu, stiklus un daļēji arī hokeja laukumu apmalis. Pats galvenais ledu nost neņem. Augustā tas tiek uzliets un stāv līdz hokeja sezonas beigām. Kā pirmā kārta uz ledus tiek uzlikta ozolkoka handbola grīda ar izolējošu slāni. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir augstuma aizturēšana, respektīvi termoizolācija. Nākamā kārta ir paklāja segums, starpslānis starp handbola grīdu un basketbola laukumu. Kā trešā un pēdējā kārta, Arēnā Rīga tiek uzlikta Kanādas kļavas basketbola grīda. Ar grīdu viss kārtībā un vietās tiek novietotas sporta sistēma grozu konstrukcijas. Vienlaicīgi tiek nolikt arī zāles krēsli, tiesnešu galdiņš. Un tagad beidzot var teikt, urā! Laukums ir gatavs un basketbolisti var sākt trenēties. Parasti laukumu pārbūvē 25 darbinieki, kuri to paveic 6–7 stundās. Gatavs, tiek iedegti starmeši un lielais basketbols var sākties. Paldies, Raimond, par jautājumu un mūsu e-pasta adresi nemainām – basketapskats@gmail.com.